Mani sauc Jānis, medību sporta klubā Kārķi, esmu kolektīva valdes priekšsēdētājs. Medīju oficiāli, kā mednieku papīri, man tikai no 2014. gada, tā kā nepilnī 10 gadi tikai esmu oficiāli mednieks. Bet tā medīju no kādiem 8 gadiem varētu būt, kopš es sāku, kopš tēvs sāka ņemt līdzi mani medībās, tad rēķinās no 30, man ir tagad 35 gadi, tā kā rēķina 27 gadus, var teikt, esmu mednieks. Sāku tēvam. Jāsaka, paldies tēvam, kurš mednieks arī jau 80. gadiem, 80. gada sākuma. Vienkārši ņēma līdzi man arī tādā laikā, cik es vairāk atceros, sākās ar dzinēju medībām. Ņēma līdzi, gāja līdzi sākumā citiem dzinējiem. Un tā jau, cik pareizi atceros, tad jau ļoti ātri jau pats sāku. Iet atsevišķi, pats pats par sevi, kā dzinējs. Un diezgan ātri tas viss aizgāja. Un tā arī, var teikt, sākās tās gaitas. Interesi bija ļoti liela, jā, protams. Vairāk kā jau jaunam puikam, varbūt ne tās medības, man no bērnības ieroči piesaistījuši, kā saka. Tēvam pastāvēt blakus, kur kāds tur ieroci, bija jau tas, ko gribējās. Tā galvenā interese bija tie ieroči, un tad jau tam visam, kad tu gāji līdzi, kā mazam puikam jau kas tur tev ieročs blakus tikai, tur redzēja citiem rokā paturēt, varbūt iedeva kaut ko tādu, un tad jau tas pārējais arī tas sāk iepazīt tās medības, teiksim tā. Kad kā tas viss lēnām, tad jau tās varbūt netik liela tā saprašana bija, dzinēja medības notiek, jā, iet dzen, dzīvnieki stāv mednieki pa līnijām, dzenam dzīvniekus, šāvieni, medījumi. Un tā. Un tad, principā, sākums tas tā kā ieroči. Es laiku gribējās redzēt, dzirdēt, šauju, kā notiekās. Tā arī tās medībās laiku ņēma līdzi, gribēja interesi, gribējās laiku vairāk. Un ieroči kā tādi. Tas varbūt, tā var būt gaisena bērnībā, protams, jā, kuram medniekam, teiksim, mājā nebija gaisena, ko tēvs deva skrotiņas, buņģiņas tur bija, kamēr bez mazē bija tā, ka kamēr buņģiņi nav tilkši, tikmēr jau miera nebija. Pašaudīt pa buņģām, pa mērķiem, iepazīt, saprast, kā tēmēšana viss notiekās, kā turēt, kā ieplecot, teiksim, to visu. Un tad jau, protams, jā, tēvam bija bises, tas tāds, tad, tādā laikā jau tikai karabīns, es saprotu, tur baigais retums bija, un tas viss likās, ka viss notiek visu var izdarīt, tur iet uz putniem, iet uz lieliem medījumiem, un tāpēc laika parādījās viņam karabīna, SKS, kas jau būsim godīgi, man liekas, retam medniekam nav bijusi tāda karabīna, tad vēl nebija, es saprotu, tur tie ierobežojumi par tiem džoliem, jaudām, tad karabīns. Pašam man medībās man patīk gan ar visi aiziet uz ūdens putniem pašaut, un tā, protams, karabīns vairāk piesaist. Jā. Šī gadījumā, šis nav mans pirmais ierocis, šis ir trešais, teiksim tā. Pirmais ierocis man, kad es sāku 14. gadā, man bija bise, īši 27, un pēc tam pats nopirka, tēvs bija pēc tam pats kā ar SKS nevarēja nopirka Zauveru 101. Ar to pamedījām, tā kā uz 2 viena karabīna bez mazē bija, tā kā bija dzinēja medības, tad man bija vai nu bise vai karabīna atkarībā no tā, kur bija jāstāv vai kādam dzīt jāiet. Un tad laikam ejot, nopirku savu, pēc kāda laiciņa, Browning Marala bija, piesaistīja, nezinu, kāpēc visu laikā pētīja, skatījās, visu kaut ko gribās, tas piedējums, tas aprašana varbūt nebija tik liela par to, visu, kā tikko sāc saprast, kas, kur, kā un kādi ieroči ir, un piesaistīja tas taisnā aizslēga princips. Un ar tāpat skatījos, pētīju visādas, un kas kādu vien ir, un pirmais jau kā internetā, kad tu meklē
taisnā aizslēga ierocis, pirmais vienmēr izkrita blazeri ierocis. Un tādā laikā, cena viņš nav lēts, bet spējot to visu un skatoties, kāda tā sistēma tā uzbūva viņam, cik viss ir pārdomāts un ērti. Un tu saproti, jā, kad tas ir tas, ko grib, bet tādā brīdī finanses varbūt īsti vai negribējās varbūt uzreiz tā, gribējās kaut ko pa vidu cīt, tā kā, paprovēt, kā tad ir tas taisnais. Piesaistīt, tam Browningam bija tas, ka tas aizslēgs pats iet lēc apakai, tev tikai viena kustība jāizdara, jāatvelk un viss. Un es viņu nomedīju arī diezgan daudz, gadus 4, man liekas. Jā, 4 gadus nomedīju ar viņu. Viss bija labi, patika, bet visu laiku bija tā sajūta, kad gribās kaut ko citu, visu laiku kaut ko citu, un tās acis laiks slīdas blazer. Un tad bija tas brīdis, kad, protams, pa veikaliem bija izstaigāts, iztaustīts, apšamdīts, un bija saprat, ka jā, tas ir tas, ko es gribu, kad viss, kā viņš ērti viņu tīrīt, visi pārdomāts, viņam tas aizslēgs tik elementāri, stobru izņemt, viņam tā iespēja stobrus mainīt, kalibrus mainīt, kas medībās, kā mēs visi zinām, nav universāli kalibri, kā visi daudzi saka, kad man tur 308, 3006, visu, protams, visu var medīt, bet, kā mēs zinām, uz maziem zvēriem, ja tu gribi kaut ko arī, tur, piemēram, lapsiņai kaut kādas, lai tev tur tā āda paliek vesela, vai nav tur tie postījumi tik traki, tad kaut ko mazāk prasās, kaut kādu kalibriņu un tā. Un tāpēc likās, ka nav tev seifā rindiņā tur nezinu cik tie ieroči. Tev ir viena, teiksim, tā kā bāze, kurai tu vari samainīt kalibriņus. Parādījās iespēja, bija sakrājis naudu, pārdevu veco ieroci. Tad arī iegādāju. Devos pie jums, Purnomuši, tad es Valmierā gāju. Tas tā kā man tuvāk mājām. Sapratu, ko es gribu, protams, kā jau tās lielās visiem, kādu kalibri izvēlēties. Tas bija tas trakākais varbūt. Tu ar vienu runā, pats saproti tādas, tur tam munīcijas pieejamības, tādas tam tur parametri vairāk, mazāk, un tāpat palasot, pakonsultējoties ar citiem nonācu, kad 7x64, kas ir īsts, radīts medībām kalibrs, Brennek laikam radīja. Tad nonāca, ka pie tā apmierināja tie viņa parametri, kādi ir. Viņš varbūt viņu var nedaudz tālāk pašaut, viņam tā trajektorija labāk. Jaudas tādas pašas kā tam pašam 308. 3006. Tā arī nonāca pie tā, kad 764 un Blazer markas ierocis. Vairāk jau, teikšu tā, man ir divas vairāk. Man patīk dzinējmedības, tāpēc, ka tur vienmēr sabraucam, visi kolektīvs, visi biedri sabraucam, satiekamies, parunājamies un baudam to dienu, teiksim, tā atpūšamies visi. Neatkarīgi no tā rezultāta tur var būt, bet vienkārši tā satikšanās ar visiem parunāties, mednieku stāsti, kurš kā ir piedzīvojis tāpatās un baudīt to dienu. Un, protams, jā, tas papildus jau tam visam, jā, kad ir kaut ko nomedīt, trofejs, varbūt ne trofejs. Un vēl otrs ir gaidas medības tieši tagad, septembrī, kas sākās, ir mūsu Vidzemes pusē, mums redz vairāk āļņi, ir tas saucam āļņu īde, riesta laiks, kad tas baigi tā kā piesaista, kad tu vari piesaukt, esmu piesaucis vairākus, lielāko daļu riesta nomedītos buļus. Man liekas, vienu tikai neesmu piesaucis, vienkārši ejot uz torni, apsēžos, un viņš jau tur bija. Un tad pārējie visi ir piesaukt. Visvilgtāk jau, protams, atceros pirmo piesaukto būli, tad tās bija tikko pirmais gads nopirkuši tā kā karabīni ar attiecīgajām jaudām. Tā saprašana nebija baigā par tām, kā tas notiek, kā tā pareizi īdēt, viss jau notiek internetā. YouTube iegāja, paskatījies, kā tad pareizi notiek tā piesaukšana. Un
Un tā arī skatījos, mēģināju, kā tur notiek tā piesaukšana. Un mēģināju. Nebija tas pirmās reizes, nebija, un tad tā vienā reizē dzirdu, ka kaut kas atsaucās. Tā kā likās, vai tā atsaucās, tā kā nebija. Un, kad tu saproti par to mežu, kad nāk viņš, Alnis to dara diezgan skaļi. Brīkšēdams nāca ārā, likās, ka viņš tur visus kokus aplauzīs un kā saka, ir dusmīgs vai grib redzēt to savu konkurentu, kurš tur ir. Nāca, iznāca diezgan tuvu, kaut kādi 1,20 m, un ar vienu šāvienu veiksmīgi viņš arī turpat tās nokrita. Un tad, un kopš tās reizes tad arī tās riesta medības, teiksim, kas ir septembrī uz Aļņiem briežiem, tad ir tādas arī diezgan patīkams, teiksim tā. Kopumā es tā kā pamatā esmu Rīgā. Es teiktu, es katras brīvdienas braucu uz saviem laukiem. Un, ja ne katrs varbūt aizēju uz to mežu, uz tām medībām, labi uz mežu es aizbraucu, bet varbūt ne uz medībām, bet septembrī tas ir katras brīvdienas, nekas netiek izlaists, jo tas brīdis ir tik, cik viņš ir. Un tā kā centies izmantot katru to savu brīdi, laiku, lai būtu tur un iespējams piesaukt un dabūt savu medījumu. Šogad, tāpat kā visur citur, arī esmu dzirdējis, ka diezgan mazāk to zvēru ir redzēti, vai viņi tā reāli dzīvē grūti pateikt, to redzēs. Līdz šim pagājušās pirmās brīvdienas bija atsaucās 2 medniekiem, bet negluži atsaucās, teiksim, viņi paši sāka īdēt. Un viņi uzīdēja, klusums, mednieks paīd pretī, nav klusums, tad tālumā dzird, ka viņš aiziet prom, tad saprot, ka nav īsti vēl nav tā kā drīz, bet vēl īsti nav. Un tad vēl ir piebarošanas vietās kameras, kur ir redzēts, ir aļņu govis ar teļiem ir redzētas, kustība ir, bet salīdzinoši kā, piemēram, es teikšu, tos pašus 5-6 gadus atpakaļ kustība ir diezgan mazinājusies. Nezinu no kā. Medīts arī vienmēr ir, protams, bijis tā, ka visi seniem laikiem jau kopš es arī sāku kā dzinējs gāja līdz, vienmēr bija limits un visi vienmēr centās, tas limits ir jāizpilda, jo nezinu, kāpēc daudziem likās, kad ja tu neizpildīsi, tev paliks tās licences pāri, piemēram, tev bija 20 licences, 10 palika pāri, visi tev nav ņēmis nost. Jums paliks tik 10, visi visu laiku baidījās tev, ka mazāk būs. Un to mēs centāmies izskaust tādu, cenšamies vismaz tagad izskaust tādu, ka tā gluži nav un nav jau pa visām varītēm. Arī viss ir jāatstāj, jau mums arī kaut kas ir, kaut kas mežam. Cenšamies selektīvi, jau pēdējos gadus cenšamies tiešām tā kā selektīvi skatīties uz to. Protams, arī vienmēr ir daudziem vecāku gada gājumu, tā kā pieredzējušākiem medniekiem, kad nebūs viņi laiku uztraucās par to, ka nav jau viņu mums, nebūs, vajag kāds nāk, tādu medīsim un tā, bet cenšamies tagad pēdējā laikā, kad tos mazos, kā saka, tāds kroplīšs varbūt, vai kuriem nebūs tā trofeja, ka viņš izaugs, nebūs tik liela vai laba, teiksim. Un tad, protams, šogad pieņēmām, ka ne zemāk par 3, no 3 un 3 uz augšu skatāmies. Es gan gribējāt, protams, varbūt vairāks, lai būtu tas, bet, kā mēs kopistiski lēmām, tad man ir vienam tā izlemošā balss, teiksim, tā kopistiski izlēmām, un tā, tad arī skatāmies no 3 un 3 uz augšu. Iepriekšējā gadā arī bija tā runājām, kad arī daudzi runāja, kad vajag atļaut tur arī no 3 un 3. Bija, arī pagājušajā gadā tāpat bija no 3 un 3 augšu, bet kā pierādījās, iznāca, mums bija, man liekas, 3 buļļi bija ar 5 un 5 pat, 4 un 5.
Tādi buļļi pat iznāca. Viņi nebija manīti, vispār pat redzēti nebija, ja godīgi, ne kamerās, ne arī mednieki, kas tā ikdienā kaut kur tur uz vietas ir un vēro. Nebija redzēti, vispār tāda nebija. Likās, ka jau pagājušajā gadā jau bija tā, likās, ka vispār aļņi nav, buļļi vispār tikpat kā nav. Varbūt tur pa sezonu, pa to, teiksim, pa vasaru, viņi tur varbūt kādi 4 kopumā dažādās vietās ir parādījušies, likās, ka vispār nekā nav. Bet, kad tas riests pienāca, tad realitāte bija pavisam cita. Kad tomēr nevienmēr tas, ko tu redzi kaut kādās kamerās vai ikdienā redzi, atspoguļo to, kā būs medībās. Man mīļākā medība atmiņa ir tas pats par pirmo būli. Tā ir tā reize, ko tu visu mūžu, man liekas, atcerēsies, kad kā viņš nāca, kā tev sirds liekas, ko muti izlieks ārā. Kad tu nespēji noticēt tam pirmo reizi kaut ko tādu mēģini, tu viņu piesaukt, un viņš nāk, un kā tas viss notiekās. Man tanī brīdī likās, ka tas notiek pusstundu likās, bet tas brīdis izrādās bija, kopš viņš nāca, kāds minūtes 15, 20. Bet tas viss tanī brīdī likās, ka tik ilgi, kad ātrāk, ka viņš neierauga, nesabīstās, aizies, pamanīs mani, bet viņš mani pamanīja, viņš redzēja, skatījās uz mani, un vienalga viņš nāca, pameta kaut kādu lociņu, tādu nelielu loku, un vienalga iznāca plajā šaujamā līnijā, un tad viņu nomedīja, un kad tu izšauji, un viņš nokrita, un bija tā, ka kurjos tanī visā bija tāds, ka mēs bijām tēva mašīnā, es biju mašīna, es pa lūku biju ārā, mēs tā kā uz zālāja, nedaudz augstāk, tas bija gaišs diena, gaišs laiks bija ārā arī, pūkstens ļoti ātri, tas bija kaut kādi 8, pat vēl pirms 8, gaišs saule ārā spīdēja, viņš iznāca ārā. Un tas, kad mēs mašīnā stāvam pie mežā, tā kā aizaudzis nedaudz izcirtums, mašīnā pa lūku, tur īdu, un viņš sāk atsaukties, un tad liekas tā, ka parasti, visi saka, tur gatavojās mežā iet, tur maskējās, slēpjās un tā, un tad pierādījās tas, kad, ja tas riesta laiks, tu dabū viņa uzmanību, tad, man liekas, tam būlnieks neinteresē, viņam ir viens mērķis ejams, viņam ir jāapstās, kas tas tāds ir, ko tu gribi, un ko tu pie manām govīm esi atnācis tagad naida vai pacīkstamies. Un tas tā ir tā spilgtākā tā pirmā reize, kad es piesaucu būli, jā. Tas tā ir. To es, man liekas, neaizmirsīšu nekad, jā. Dzinēju medībām jau, ja godīgi, visu gadu varbūt, negluži ne, bet, visu vasaru jau gatavojies. Mums ir sadalīti piecinieki, tā kā grupas piecinieki, kuri apmedīja konkrēti, katram ir savas platības, pa kurām viņi darbojās, piebaro, un tanī skaitā arī stigas, tīras stigas, taisa vārnu kājas, un teiksim tā, gatavo mastus dzinējmedībām. Un pa atšaušanu īsti mums nav. Mēs esam gribējuši vairākas reizes, bet, teiksim, tie vecie mednieki tur tā varbūt ne īpaši, tāpēc mēs tur tā paši individuāli. Zinu, ka daudzi to dara, kad pirms zinējmedībām, vairāk jau pirms tā septembrī jau, tev jau jāsaprot, tev ierocis varbūt daudzi nemaz viņu neņem ārā pavasar, tikpat kā aizbrauc uz šautumi, paņem viņu rokās, sajūta atkal viņu, izšauj, saprot, vai optiku vajag pieregulēt, varbūt tev tur kaut kas jau nav kārtībā, kā ņemot no sēfāra, kaut kas atsists, kaut kas, varbūt kaut kādas problēmas ir. Tāpat munīcija varbūt tur pastāvējusi, labi, tagad varbūt tas tik viņas tobriem nav tik aktuāli, bet tāpat tās pamaini munīciju, tev jāpiešauj ierocis pie konkrētas munīcijas ir, un arī tas vienkārši tā lieta, kad izšaut, saprast, kā tavs ierocis tev ieguļ plecā, kā tev mēlīt nospiežās viņam, kā tev galvu likt, teiksim, pie optikas visiem tām lietām, un vienkārši tīri atcerēties to katrs individuāli, tīri individuāli. Zinu, ka daudz to dara, mēs paša tēvu to daram. Tēvs arī no tāda vecā gadgāja, viņam liekas piešauts, viss ir kārtībā, es viņu tik neaiztiek tikpat kā, un viss ir labi. Es saku, tu braucam, vajag, tas ir jāizdara. Tu sen neesi turējis rokā
ieplecot vismaz viņu paņemt, izšaut, saprast, kā viņš tev atsitiens, viss tas sajūta vienkārši. Protams, ar viņa jau tādiem kā man tēvs diezgan jau ar lielu pieredzi ir, un es domāju, tā ir tā sajūta, ja diezgan aktīvi esi gājis jau, kad arī tāda jau kā riteni brauktu jau jūti, zini, kā saka, nepazūd tā sajūta, tā tēmēšanas un gaļi nospiešana, teiksim tā. Šaujam garām, jo izbaudam medības vairāk jau ir jāizbauda kā process, kur mūsu steidzīgajā, ātrajā ikdienā, kad lielākā daļa jau visi tādi, kas ikdienā strādā darbus dažādas grūtus un tā, kad mūsdienās visam ātri jābūt un vajag kaut kā atslēgties arī no tā visa, un ļoti daudziem tās medības ir tās, ka tu piekdienu, piemēram, tu aizbrauc uz tām medībām un tev tāds, tu varbūt negribi nav svarīgi obligāti kaut ko nomedīt. Manā gadījumā man principi pilnībā pietiek, ka es aizbraucu savā turnītī vai to pat pastaigāju kaut kur, paiet tur paklausīties, kas riņķī notiekās klusumā, teiksim tā, bez maz vai ar savām domām, atslēgties no kaut kā, vai arī padomāt par kaut kādām savām tur darba lietām un salikt pa plauktiņiem kaut ko un vienkārši pabaudīt, paskatīties, kas notiek dabā, kādi procesi un kā dzīvnieki uzvedās. Un ja Diāna ir debus, tad tev to dzīvnieku, tad tu arī viņu nomedī un saņem savu trofeju. Protams, paēst, gaļa. Esi paēdis, pabarojis savu ģimeni un paņemt no medībām tikai to labāko.